es gribu parādīt, kā tiek gatavots paspartū. Jā, un tāpēc mēs izjauksim tagad vienu no bildēm, kura ir eksponēta ar paspartū. Un šajā gadījumā šeit nav stikla, ko es jau iepriekš izņēmu, vienkārši noņemam rāmi nost. Jāpievērš uzmanību, kad šāda veida paspartū rāmjiem ir jābūt pietiekami dziļiem, jo bildes dziļums arī ir salīdzinoši ievērojams. Jā, un paspartū sastāv no 3 daļām. Jā, tagad mēs noņemsim nost bildi. Kas ir svarīgi, kāpēc paspartū ir svarīgs? Lai stikls nepieskartos darbam. Jā, jo attiecīgos apstākļos uz stikla virsmas var veidoties kondensāts, un ja stikls pieskarās darbam, tad ir iespējama darba bojāšanās, tā skaitā pelējums. Ja šī gadījumā paspartū veido telpu ap darbu, un darbs tiek pasargāts. Jā, pats paspartū, viņš sastāv no 3 daļām, to mēs arī tūlīt redzēsim, atgriežot paspartū otrādā. Šādi izskatās paspartū apakša, jā, un, kā mēs redzam, vidējā daļa tiek skaisti piespiesta klāt pie paspartū pamata, jā, kur mēs tagad noņemam nost, lūk, jā, un atklājās paspartū vidus. Un var redzēt, kādā veidā viņš tiek piegriezts, jā, būtībā ir tāda pati lapa, kurā tiek izveidots paspartū iegriezums ar atbilstošiem locījumiem. Un jāpievērš uzmanība arī, ka ir jāveido locījuma līnijas, iespiežot, jā, un arī paspartū dziļums, jā. Šis ir paspartū dziļums. Tad mēs noņemam nost kartona rāmi, kurš palīdz veidot paspartū dziļumu. Un mums paliek tikai virsējā daļa, kurā mēs redzam, kā tieši tiek veidots paspartū dziļums. Un tagad mēs varam salikt paspartū atpakaļ. Jā, tātad. To visu piegriež pēc mēriem, un visam ir jābūt ļoti precīzi un jāpievērš uzmanību, ka šim paspartū, jā, kas jau ir redzamais, viņam ir jābūt maz drusciņ pa pus milimetru lielākam nekā šim paspartū, jā. Savādāk nevarēs to visu palikt precīzi. Tālāk mēs pievienojam pamatni. Jā. Un paspartū ir gatavs saņemt mūsu bildi un mūsu rāmi. Ja viss būs precīzi uztaisīts, izskatīsies brīnišķīgi. Paldies!